Nu, sveiki, ātrais video. Ciematā rekordceļš ir uztaisīts. Nu, ciemats zemē, miera zemē. Un talpa, pa talka tagad ir. Es gribu izīrēt lielo ekskavātoru, lai tur visu nolīdzinātu. Tur kaut kādi vecie pamati ir. Visādi akmeņi. Es nezinu, kur viņam darīt. Mums šito visu vajadzētu nolīdzināt, pabeigt grāvi, izrakt lejā dīķi. Un tur ir tālamājas, tā ozoliņa. Tur ir visādi zari un tādas lietas, to vajag nodedzināt. Tagad mēs taisīsim talku, jāpielaiž dūmā tas ugunskurs. Visādi zari, viss kaut kas jāiznes turien nodedzināt. Tur kaut kalns ar māliņiem bišķīt ir to es ar ekskavātoru izlīdzināšu. Un tagad stāsts ir par šejieni. Tā kā mājaslapā es ieliku informāciju, kurā datumā tā talka būs, bet droši vien kaut kas vēl mainīsies. Un te iekšā ir viss kaut kas, ko vajag mest ārā un aprakt. Es nezinu, no šeit aizvest kaut kur. Šitas ir ugunskurs. To arī aizvest kaut kur. Kaut kāda ruļļi ir. Nē, galvenā kājas kaut kādas. Nu, te ir tas, kas te bija, kad mēs te dabūjam to zemi. Šito čupu var nodemolēt, nojaukt. Spainis arī uz ugunskuru vai apraktu aizvest. Te sakārtot, te vēl vairāk nobrucis, tad droši vien visu nojaukt. Visas rekur tapetes noplēst, kaut kāds tos noplēst, stikls izbirs. Visu izvākt ārā, apdedzināt tā, lai no sienas nekas pats nekrīt nost. Arī šitās te hidroizolācijas plēves noplēst, visas ar grābekli nokasīt, visas satīrīt. Šitas jāgāž ārā, var redzēt, ka viņš ir kopā. Tā, lai, ka te pilnībā viss ir tīrs, to vajag izdarīt. Te vēl arī kaut kas sabrucis ir. Droši vien, ja tos akmeņus sakrautu čupā, viņi būtu izmantojami, bet tīri tehniski viņi nebūs izmantojami, viņi aizņem vietu. Un otrajā stāvā es tagad tur neuzlīdīšu, bet otrajā stāvā izstāsta kaut kā šitā līdzīgi, ka es tur dronu biju lidojis. Un tur arī no otrā stāva viss jāizmet ārā ir. Un tagad to visu izdarīs. Tad te varēs domāt, par kaut kādiem nelieliem remontiem, ielikt logus, protams. To arī vajag aizvākt projām. Un ja mēs te būsim kaut kādi 10, 5, cik cilvēki, mēs to ļoti ātri izdarīsim. Rakti būs ilgākais. Un taisot lielo ekskavātoru, te bija nekur pamati izlūzuši. Bišku pastums atpakaļ, salikts ķieģeļus. Siena arī bišku izgājuši uz āru, paspiedīs atpakaļ. Tā. Un tad jau piesakās, kas var, kas grib mājaslapā. Un sakopsim te. Varbūt pat šovasar nometni varētu uztaisīt. Varbūt ne gluži tā, bet kā liela lapena manta novietne viņi pagaidām dara. Un man ir grodis jau nopirktas, tur kanalizācija jāizrok, jāieliek iekšā. Tā, aku arī vajadzēs izrakt, ekskavātoru. Tāda darbīgi būs. Tā kā būtu vajag forši, ja varētu pieteikties vairāk. Un sāku visu, ko darīt.